Hei, esiet sveicināti Perkupa dzīvē nākamajā sērijā. Daudz darba priekšā, atbraucas ar Taurugu pakaļ Mustangam. Mustangs ir pilnībā gatavs. Un vēl Mustangam tūlītās ņemsim ārā krēslus. Vedīsim uz automiksu, viņš ir ciet, lai sataisītu stūris, krēsli. Atcerieties, kādā stāvoklī viņi bija, parādīšu vēl pēc tam. Kabans gaida savu rindu šeit. Un tur vēl stāv rekurams un piekabi. Pie piekabes āķēšu klāt piekabi šeit. Un Mustangu projām. Tā kā tā, šodien kraušu ārā. Šodien mēs aizdīsim arī krēslus. Ķeramies pie darba. Darbi turpinās ar Mustangu. Pēdējie darbi. Izņemām abus krēslus. Stūri arī procesā. Reku var apskaties, kāda krēsla tagad izskatās. Vedīsim uz automiksu. Reku jau kūp gatavojās tauraks, krausim iekšā. Vedīsim. Iedīšu garažā, iztīrīšu, kas te palika pāri tīrī. Un tad jau rādīšu, kas tur beigās būs sanācis. Un varēšu, mums tagad aizbraukšu pierģistrēšu, starp citu viņu. Vai rīt pierģistrēšu. Un viss būs satīrīts, viss muki. Un varēšu beidzot likt esā. Vai kādā no izsolām. Tāds viņš te izskatās pagaidām. Maucām. Kā redzat, es dabūju ramu atpakaļ, to es vēlāk pastāstīšu, kas te mums jauns parādījies, jā. Es atbraucu uz automiksu, kā jau teica, stūrīta šeit ir. Mustangam kādu stūrītu uztaisīja. Numur 2. Krēslus Mustangam arī. Gan viens, gan tur ir otrs. Salikšu, parādīšu. Cena stūrīta 100 eiro ar dabīgo ādu. Krēslas katrs, kopā tu sanāca 480 eiro plus PVN. 480 ar PVN šeit sanāca. Tā kā tā, paldies automiksam, iesaku, un tagad viss jāsaliek, un varu jums normāli parādīt. Un tagad es braucu samainīt šīs riepas. Šīs riepas nekam neder. Braucam pēc jaunām riepām. Kur turpinam Perkupa dzīvi, atbraucām uz AKM, baigi te tukš, jo viņam jauna teritorija, rekufonā, jaunas fūres un to. Piekaba ir gatava, ar otro piegājienu mēģinam savākt tiks 5 ienās tāds skaists, bet ir problēma, akumulators bija tik tukšs, ka pat boosters neņēma. Tā, tagad pieliksim jaunu aķīti, uzkrausim, aizbrauksim uz CSDD. Paskatīšos, kas un kā. Priekš klientus pasūtījumu paņēmām par 10,5 tūkstošiem eiro vai 11,5. Precizēsim. Jā, tad varbūt tā šodien vai rīt jau atdosim. Iepriekšējā video, kad man baterija beidzās, redzējāt šo X5, dabujām uz piekabes, pielēja sanās, bet slāps nost. Tā kā šaizītes divas ar šo. Viens ir vācietis, turks, neatsūtīja ziemas riepas. Jā, bet arī nebija rakstīts, ka būs vienkārši bildē, varēja redzēt, ka ir ziemas riepas ar diskiem. Bet tur bildē jau var redzēt, nekas interesants nebija, vienkārši nepatīkam, ka neatsūtīja. Otrs, viņš slāpst. Rāda, kas praustas. Tas gan būs uz mana rēķina. Sarunāju ar klientu, kas aizvedīšu servisu, iedeva laiku sataisīt plusu, viņš teica sataisīt apkopīti. Tas jau būs uz viņa rēķina. Tā kā tā, bet kamēr šo mēs vedīsim pēcpusdienā uz Jelgavu taisīt, izdomāju, ka jāizdzen ārā kabriolets ziemā, decembrī pirms pašiem Ziemassvētkiem. Jāieziemo, jo, kā redzat, pārvalks nav uzlikts, viņš jau aputēs, jānomazgā putekļi, izdrūcināsim, izsildīsim, iedzīsim, lai izžos pēc pāris dienām uzliek pārvalku un viss drošībā būs. Bet ne par to iestāst. Beidzot, praktiski gatavs Mustangs. Kā redzat, ar Latvijas numuriem, tātad ar certifikāciju reģistrēt, un ar šo certifikāciju var reģistrēt jebkurā Eiropas Savienības valstī. Tā kā ar to nebūs problēmas, skati arī var iziet. Es skati negāju, tāpēc, ka nav ziemas riepas, un neuzskatu, ka ziemā viņi kāds brauks, tāpēc neieguldīšos, jo beigās sanāca man viņš sālīt. Lētākais Eiropā tāds maksā 12,000 eiro. Viņš ir 12. gada ar 3,7 benzīnu V6 motoru, 307 zirgspēki. Jā, Eiropā 12 lētākais, es 12 arī vēlētos. Es esā ieliku pa 13,650, lai ir kur atkāpties. Jā, nostājās visā visumā 9,5–10,000 eiro. Ir it kā peļņas tas te, bet reta mašīna, nes kā pārdosies un tā, kur veidojās tā cena. Mašīnu mēs nopirkam par $2,000 IAAI, plus tam izsolē samaksā 2,5 tūkstoši eiro.
piegādas visas, tur bija, grupirināt arī 2000 eiro, 1000, nepilni 2000 eiro. Tātad ir certifikācijas papīri 400 eiro. Krāsošana nokrāsoja priekšējā haubi, bija punkti, bagažnieka vāku un bumperi. Tas izmaksāja lēti, tas ir 400 eiro. Detaļas, bumpers, lukturi, bagažnieka vāks bija dārgi 800 eiro. Lukturu pielāgošana un šo lukturu remonts atsūtīja brāķi 1400 eiro ar pavēnu. Tā saskrien tās izmaksas. Reģistrācija 200 eiro. Salonu sataisījā. Bija automiks, kontakts apakšā atstāšu. Sašuva visu apakšu, pāršuva, te pāršuva. Tur bija ieplīsis, stūrīti no dabīgās ādas. Tas viss izmaksāja 450 eiro ar PVN. Tas arī klāt, zina. Jā, viņam dega check engines, nopirku RRA bākas ventilācijas vārstu, bet tik un tāda dega check engines, nezinu, jāslēdz pie kompi, nekas nopietnas, bet nepatīkami. Šī ir iepalējuši gaisu, tas vēl paliks attaisīt dienu tur. Priekšā gābēja atbalsta gultņi, tos nomainīja, aizmugurē atsaitas, tās nomainīja. Tur vēl reiķi nesaņēma, bet orientējuši 250 eiro, dzina. Noteikti kaut ko vēl būšu aizmirst, bet man viss ir sarakstīts, līdz ar to varbūt pierakstīšu. Bet, nu jā, cena pašizmaksa 9500 eiro. Plānoju, ka viņš man nostāsies zem 8. Nu jā, vēl muita, PVNs, tas ir vēl 1150 eiro par šo. Zin. Izmaksas. Bet auto forši labā teiks, kā stāvokli bez rūsas kvalitātes atteisīs. Taisnošana apakšu iztaisnoja. Tas man izmaksāja 350 eiro. Zin. Jā, tu apšomo palika ielikt. Bet interesants, forši. Var burnotus taisīt, paslīpēt arī, slīd baigi. Tā kā bīstams auto, kā jau daudzi zina. Un šīm auto arī jau ir reģistrācija. Vakar pieregistrēju, šodien vai rītdien domāju aizbraukt uz tehnisko apskati. Kā arī uzliktas ir jaunas ziemas riepas, ir uzlikts pārvalks. Šito likšu tirgoties vismaz par 26 000 eiro. Pagaidām tā, jāiefilmē šis priekš TikToka. Un kaut kas jau zvana. Kā vienmēr, darbi. Davai, pagaidām. Atbraucu pakaļ Mersim. Viņš tā normāli dūmot sācis. Kad dabūja normāli uzsilt, tagad rūts brauc kārba veseli, bet izskatās, ka tomēr motora meļas gredzeni būs beigti. Neko, tirgosim tādu. Kas tur lejā darījās ar rūsu? Rūsa nav baigi. Rūsas nav, tirgosim, kā saka, bez rūsas, bet ar tehniskiem defektiem. Gadās arī tādi eksemplāri, kā saka. Labrīt, saulaina forša diena, jākārto garāža. Tagad braukšu pakaļ 2 mašīnām uz AKM. Vēl 2 lietas gribu izdarīt to, ka pirms parādīšu. Reku mēršabi 2, šis jāiedzen, vai jāgaida, kamēr nožūs atsauls, vai jāuzliek numuri, ja es viņu pierģistrēju, jāieliek SSA. Un, kā redzēt, šindām ir defektiņi, jāuztais tā, lai kaut cik simpātiskāk jāpiesprot šis, jānomaina šis renganējs, atnācis, un jāmēģina piedarbināt. Un paskatīsimies, kas darās ar dūmiem. Kaut gan mēs to darbināšanu varam izdarīt jau tagad. Tā kā tā. Oi, ārā ir augsti. Kamēr man tur tās mašīnas silst. Atslēgā arī ir, ko padarīties. Atslēga bija. Labi, man jāmeklē atslēga. Es, man liekas, noliku viņu šeit. Atslēgu es atradu. Mēģinām piedarbināt. Un gandrīz sanāca. Rūts. Un jā, viņam bļuks ir, ka pīks visu laiku. Vajam skatīties, kas tu notiek ārā. Labi, tas varbūt pirmie dūmi izskatās, bet izskatās, ka viņam visu laiku tagad nāk. Nē, tīri labi, smuks. Ot, ko rakstīt komentārā, kāpēc viņš uzsilstot sāk nāk šādi te dūmi. Tagad viss smuki rūts. Varbūt nekas traks tas ir.
Bet, nu, pagaidām tirgošu tādu, nav man laika viņu ņemties, varbūt kādam interesēs tāds. Sareicināšu, tik viņš man nostājās, bet orientējoši tagad uztaisīt apkopīte sveces, svečvadī, spoles, akumulātors, visu vēl kaut kas tur. Logi sataisīt, 800 eiro ir ieguldīti. Tā kā pārdošanas sen tagad 6,5–7 eiro man laikam vajadzēs viņu dabūt. Šis gan būs lētāks pagaidām, bet viņš arī jau nav pilnībā. Tas ir Jetronics vai kā viņu bliko. O tā, pilna kustība. Tagad vēl šitam skati šodien gribu iziet. Šits jau sludinājumā stāv. Pierģistrēts. Tā kā pamazām loks ir atpusis. Varam dzīties iekšā. Sveicieni svētdienas dienā. Atbraucu ar Ramu uz tehnisko apskati, kas jocīgi dīzeļu pārbaudē neveica dīzeļu pārbaudi, jo viņiem nav datu priekš Dodge Rama dīzeļa. Tā kā tā, nākamajā mēs esam iekšā un tad skatīsimies, kā būs. Visu var sagaidīt, bet it kā būtu visam labi. Bet es skatos to visu pesimistiski, lai par tām būtu patīkamāk. Izbraucies no skates un... Jep, līdz 26. gada janvārim mums ir tehniskā apskati. Viens vienanieks par eļļas noplūdi kaut kur minimāli, kaut kur sūcās. Tā kā pirmā amerikāņu mašīna manā gadījumā ir ar skati, tā kā var likt sesā un pašam izbaudīt braucienu. Tā kā tā, jā, cena 26,5 tūkstoši eiro būs sludinājumā. Jā, re, kur ir attiecīgie dati. No forši apsveicu pats sevi un jūs. Kā jau iepriekšējā kadrā jūs sapratāt, tehniskā apskate ir logā. Jā, un izieta ir tehniskā apskate šim, pārējo klienti iet skati. Manām mašīnām tikai, kas ir 3.8, šis un šis. Šim neiešu skati ar ziemas riepu nav. Šis man ir pilnībā gatavs. Varu likt sesā, kas arī tūlīt tiks darīts. Var redzēt mazo numuriņu priekšā, kā jau vairāk reizes teicu, man riktīgi patīk. SSA cena būs 26,5 tūkstoši eiro. Vācijā lētākais Laramie komplektācijā dīzelīts ir kad ir 24–25 tūkstoši eiro, kā kurā brīdī. Latvijā tur ik pa laikam kaut kas pa 20 parādās, tagad viens tik stāv 32 tūkstoši. Man būs 26,5 tūkstoši eiro. Nostājās viņš man ir tik orientējuši, man cik galvā tā rēķina kaut kur ap 18. Būs lielā peļņa, kādi, cik man tur sanāk, ko iepat pa 25 pārdodu, 7 pakas sanāk. Bet, ja tā parēķina, pusi no tā aiziet nodokļos, tātad 3,5 tūkstoši, ja PVNs 21, 25% peļņas nodoklis, tas ir jau paliek, pat pātiem man paliek 3,5 tūkstoši eiro, sadaliet to uz pusgadu, uz šķērgriezumu, 6 mēnešiem, cik mēnesī sanāk nopelnīt no šī auto, ja piesaldētās naudas. Nemaz tik daudz nav. Bet tagad var pastāstīt par mašīnu. Ko es esmu ieguldījis? Uzlicis šādu skaistu pārvalku, kurš smuki atrulējās vaļā. Es viņu paņēmu Amerikā pa $800. Jā, pie mums Latvijā viņi maksā daudz vairāk, tūkstošos, viņi maksā jauns starpsīt. Šeit mums ir noklāts ar Raptoru, tas jau bija viss komplektā. Uzliku jaunas ziemas riepas, vēl 600 eiro. Tā kā jau ir 600, 700, jau ir daudz vairāk ieguldījis nekā bija plānots. Aizmugurē jauns bumpers uzlikts, piekabes āķi uzliku Eiropas versiju. Tas arī nav maksā 150 eiro. Bumpers, lukturi jaunu bijusi, šeit bija viss taisnots, krāsots, viss sāns, jaunas durvis, citas pareizāk sakot, uzlikas jaunas. Tā kā, jā, krāsošana bija 900 eiro, detaļās man aizgāja bija virs 1000 eiro, 400 eiro certifikācija papīri, ar PVN bija 750 eiro lukturu sagatavošanas certifikācijai. Un taisnošana man bija 600 eiro, ja es pareizi atceros, par taisnošanu samaksāju. Viņš ir 14. gada, 3 litrīgs dīzels, patēriņš daudziem interesē. Pa šosei 9 litri, pa Rīgu 13 litri, ar pilsētu pa Rīgu 14 litri, pa šosei kādi 11–12. Ļoti labs patēriņš tik smagai govī, un jaudas arī tīri ok pietiek. Eļļu es jau nomainīju, bet es arī nobraucu ar viņu jau 7000 jau pēc eļas maiņas. Jā, pašu krēslu,
šitam bija ieplīsis, te kaut kur ieplīsis, un te šīs divas daļas nomainīja, šo piepildīja, nomainīja. Stūrīti ar dabīgu ādu nomainījām. Nobraukums 285 000. Pār šo diviem te automiksā jāapskatās, cik tur bija rēķins, kad 250 plus PVN, tur 320 eiro, man liekas, bija kaut kas tāds. Jāpārbauda. Krēsli elektriskie, apsildāmie, ventilējami, ekrānā navigācija, multimēdija, stūres apsilde, Alpine mūzikas sistēma. Tā kā ir, klients zvana, jāpaceļ, jāatbild. Zvanīja no vienas riepu veikala, krafterim riepas likām. Prasīja, vai viss kārtībā brīvdienās pārdeku. Te milzīgs, jā, šit ir 5-vietīgs, jo daudzi viņi ir 6-vietīgi un te ir krēslas. Šitam vērtība ir tāda, ka viņš ir 5-vietīgs, te ir elkoņbals, te bardakā rekur viens plauktiņš, otrs plauktiņš, te rekur SD, USB, augsi, te piepīpētāji, pilnpiedziņas ar bloķiem, ne bloķiem, bet pazeminātajiem, tas arī svarīgi, ne visi ir vispār, viņi ir pilnpiedziņas, kruīz kontrole, Alpine mūzikas sistēma, nu tiešām pilns vēl viena komplektācija pilnāka, un šim nav paneimas. Citiem tas ir plus, citiem tas ir mīnus. Tā kā baigi forši auto, man pašam patīk braukāt, ja es pārdošu, nopirkšu vēl vai nu šo paudzi, vai pat jau nākamo. Tā kā tā, jāiet augšā, liekam SSA iekšā un gaidām, kāda būs aktivitāte. Starp citu, viens bija atbrauc skatīties jau no kaut kādiem tur sekotājiem, vēlējās skatīties, apskatījās, viss beig patika, gaida, ka viņam naudiņa ienāks, un tad jau pirks. Bet drošības nauda nav iemaksāta, līdz ar to viņš ir pieejams uz tirgošanu. Tagad ķeršos kādu kabanam, tur gan nav tik patīkami, kā jūs redzējāt. Nomazgāšu, likšu tirgoties ar defektiņu. Kā redzat, mēs esam CSDD ar ramu, un ramam nav numuru. Tas nozīmē, rams ir pārdots, ieliku SSA, pēc dienas pārdots. Pārdots pat principā ātrāk, jo viens man klients. Velns! Bet jūs jau sapratāt, man bača beidzās. Un nesanāca iefilmēt visu, kas bija. Bet klients atbrauca, savāca ramu, sveicieni jaunajiem īpašniekam, zinu, ka brauc un viss kārtībā, prieks dzirdēt, atveda veselus našķus no Latgales. Paldies viņam par to. Nu, šīs nots mēs ar video beigsim. Paldies, ka skatījāties. Bija nedaudz amerikāņu auto un tā tālāk. Varu pačukstēt vienu. Rītdien ir otrā daļa ceļojumam, komandējumam uz Taizemi. Kāpēc mēs uz turieni aizbraucam? Viss būs rītdien. Tā kā tā, es zinu, ka jums tie ceļojumi nepatīk, pēc skatījumiem to visu var saprast, bet dažādībai ielikšu. Man vēl var iest jauni projekti, bet tie jau būs kaut kād nākotnē. Paldies, ka skatījāties, spiežam like, subscribe, lai jums forša atlikusī diena. Čau!